Un cilvēki tieši tāpatās ķēra, visu ķēra un grāba, tāpēc, ka likās, ka, tur viss brākst, un tagad, visu, tas nekad nebeigsies. Un tad bābāks, kā visi tas saucās tādā vienā saīsinājumā FOMO, tā kā fear of missing out, tā kā bailes palaist garām, tas saucās, un tas, protams, arī kriptovalūtā notiek, protams, ir fear of missing out, tā kā tas ir normāli, bet man personīgi, zin kā, es necenšos nevienu pārliecināt, teikt, tev obligāti vajag to darīt, es neesmu nekāds finanšu padomu devējs, es tikai padalos savu pieredzi un savām zināšanām, un tas, ko es redzu, tas, kad valstis aktīvi, tā kā arī pašas pērk un tik daudz cilvēku tajā visā iesaistās, un šobrīd arī mēs paskatāmies kriptovalūta kā investīcijas veids, lielie uzņēmumi, piemēram, ir tāds tagad X jau MicroStrategy, tagad viņi nomainīja nosaukumu Strategy un pielika tā kā B burtiņklā, tā kā Strategy B uz Bitcoinu, viņam viens no lielākiem aktīviem ir Bitcoins, viņi tieši iegulda, Michael Saylors visu laiku pērk Bitcoinu, un viņš ir Amerikā noteikti varbūt dzirdēsies S&P 500, viņš šobrīd, man tā liekas, kotējās tur top trīniekā, man tā liekas, viņš bija gandrīz paša apakšā, tad, kad viņi sāk pieņem lēmumu to, ka viņi investēs Bitcoinā, viņš šajos gados jau ir uz top divnieku, top trīnieku pavirzījies, tā kā tas nav tikai neiet runa tikai par mums pašiem, tā kā mēs sakam, parasti arī kripto numur 1, kāmīši, jeb retails, kas vienkārši tur iet skrien pakaļ kaut kam, bet ir jau arī lielie kā BlackRock, ja? BlackRock ir pasaulē viens no lielākiem aktīvu pārvaldniekiem, gan Bitcoin ETF, gan arī Ethereum ETF, Grayscale, tāpat tās Bitwise, un vēl citas institūcijas, kas tā kā dod cilvēkiem to iespēju.